Līdz ar apkurs cenām visi saprata, ka nozīmē siltumizolācija, ka to vajag lietot un ka vajag renovēt mājas. Un te ir viena no šiem gadījumiem un izmanto kādu materiālu? Rockwool Frontrock Super. Cik daudz Latvijā izmanto vispār šo vati? Lielākoties tiek izmantota šī te vate. Kāpēc projektētāji izvēlās šo materiālu savos projektos siltumizolācijai? Materiālu izvēlās pamatojoties uz siltumtehniskajām un fizikālajām īpašībām, un arī viegli strādāt ar viņu ir. Un materiāls ir divblīvu materiāls. Ko nozīmē divblīvu materiāls? Divblīvu materiāls ir siltumizolācijas cietā kārtiņa. Aha, tad viņš ir ciets. 30 mm cietā kārta un pārējā siltumizolācijas. Pie kādām temperatūrām ir iespējams lietot šo Rockwool? Vatei temperatūra neiespaido, bet sauso maisiņu ražotāji iesaka sākot no +5 grādu. Šeit tiek likts apmetums. Jā, pēc tam liks dekoratīvu apmetumu. Viens plus Rockwool vatē ir tas, ka tās griešana notiek ar vienkārši parastu rokas zāģīti. Reizēm var arī izlīdzēties pat ar nāzi. Tas ir ļoti viegli, šo materiālu ir viegli izmantot, tas ir samērā ciets un blīvs. No ārpuses ir divas cietas kārtiņas, cietākas nekā viss pārējais. Šo materiālu sagriež, pielīmē, pēc tam ar dībeļiem pieskrūvēts. Virsū šeit būs siets un uz sieta virsū vēl apmetums. Un tas viss tiks tikpat kā iecementēts un savā laika kapsulā ielikts. Un tad, ja nu vienīgi kāds ar galvu nemēģinās ieskriet vai ar vēl kaut kādu mehānisku instrumentu to sabojāt, šis siltumizolācijas materiāls praktiski šeit paliks mūžīgi un palīdzēs cilvēkiem, kas dzīvo šajā dzīvoklī numur 20, justies silti, ērti un komfortabli. Kas mums šeit par simboliem? Vai tos ir iespējams populārzinātniskā valodā izskaidrot? Es varbūt pašus galvenos, kas ir siltumizolācija, notur temperatūru, skaņas izolācija, ugunsdrošība. Tik labs kā dimants. Nu, varētu arī tā būt. Ciets varbūt. Un mitrumizturība. Varbūt mēs varam uzskaitīt, kādi ir tie labumi, ko iegūst iedzīvotājs no šī materiāla izmantošanas siltumizolācijai. Galvenais ir tā, ka līdz 60% samazinās rēķins. Ja viss tiek ievērots, viss tiek izdarīts tā kā pienākās, līdz 60% iekonomē. Tad ir siltāks, mazāk salsts, mazāk rēķini. Tieši tā. Es vēl pieliktu klāt arī skaņas noturību. Jā, skaņas izolācija arī varbūt šai mājai, jo otrā pusē ir dzelzceļš, tā kā tas arī ir. Jā, tas ir tā kā ar mašīnām. Tu nemaz nejūti, kamēr tu iesēdies mašīnā ar labāku skaņas izolāciju, tu jūti, ka nav vairs tā trokšņa. Vēl ko mēs varam pieminēt, ugunsdrošību. Ugunsdrošība arī, jo parasti ugunsgrēks, kur notiek ugunsgrēks, veidojās dzīvoklī. Un tad, ja materiāls nav ugunsdrošs uz fasādes, tad šī te liesmas tiek ārā no dzīvokļa un pa fasādi aiziet uz pārējiem dzīvokļiem. Bet, cik es saprotu, šis materiāls ir ugunsdrošs? Nedegošs. Jā, parunāsim par garantijām. Ir kāds laika noilgums, pēc kura šī vata, jo ir dzirdēta mīti, ka nosēžās, vai kas cits notiek ar viņu? Nē, šim materiālam viņš nekādā veidā nevar nosēsties, jo materiāls ir blīvs, viņš ir mehāniski piestiprināts, viņš ir no akmens jau arī mūžīgs. Mūžīgs, jā, praktiski. Tur, ko var nodarīt viņu? Tieši tā, bet ir bijis tā, ka mums Dānijā kolēģi ir kaut kādi 50 gadi atpakaļ uzlikts iestrādāts materiāls ir un ir pēc tam tā kā pārbaudē ir šī te fasāde ir atvērta, apskatīts, nekas tā, kāda viņa bija iestrādāta, tāda viņa arī bija tajā brīdī, kad pārbaudīja. Jā, jo visticamāk, ja to apšuvumu un neviens neizsit cauri kaut kāds caurums, tad arī mehāniski tīri, es domāju, nekas cits jau nevar kaitēt. Nē, un mehāniski arī, ja pareizi tehnoloģiski visus šos te metumus un līmjos un iestrādā, tad tur jābūt pietiekoši lielam spēkam, lai sabojātu fasādi. Tur ļoti jācenšās, man liekas. Tieši tā. Kāpēc šoreiz būvnieki ir izvēlējušos šo materiālu? Tieši, es domāju, šo biezību, jo jums ir milzīgs klāsts. Jā, mums konkrēti šis materiāls ir sākot no 50 mm līdz 200 mm. Bet kāpēc konkrēti šo materiālu? Tas ir projektētāju kompetencē. Viens ir skaidrs, ka projektētāji sapratīs, paši izrēķinās un to vajadzīgo biezumu un materiālu jau zinās, kur izvēlēties. Bet, ja gadījumā es nāku pie jums, jūs palīdzēsiet man saprast, ko man vajadzētu, cik daudz un Protams, ir tā, ka jūs pirmkārt varat atrast sākuma informāciju mūsu mājaslapā
www.rokul.lv. Un tad ir, ja jau vēl kādi specifiskāki jautājumi, tur ir mūsu koordinātas un var zvanīt, jebkurā darba dienas laikā, jebkurā brīdī mēs palīdzēsim. Var arī izrēķināt pie jums? Var arī pie mums izrēķināt, cik materiāls ir, kāds biezums ir nepieciešams, lai nepārmaksātu un lai arī nosiltinot iegūtu to rezultātu, kāds tiek plānots. Lielas paldies! Tagad es zināšu, kur man griezties.